Sveiki, draugi! Es esmu Taifuns. Draugi, jums visiem no jaunas dienas sirsnīgs sveiciens! Sveicieni, cieņa, mīlestība! Šodien nodomāju, lai šim video pievienojas arī dēde. Vai mēs esam sailgojušies pēc dēdes, mans lauvēni? Vai esam sailgojušies pēc savu palaidnīgā dēla? Es teicu, kur tad ir dēde? Jūs zināt, es dēdi aizslēdzu, jo viņš ļoti palaidnības darīja jau vairākas dienas. No vakardienas, kopš vakardienas es viņu esmu atbrīvojis. Kopš vakardienas viņš ir brīvs. Naktī viņš atkal ar pilnu spāru turpina savas palaidnības. Jau 2 dienas arī neesmu varējis ielikt video. Draugi, es mazliet saslimu. Laika apstākļi te vētraini, te karsti, te augsti. Neviņus tas mūs ietekmē un saslimām. Vakar arī, kad augšu pielādēja video, tas prasīja stundām ilgi un neielādējās, tāpēc nevarēja padalīties, atvainojiet. Šodien turpinām no vietas, kur apstājāmies. Kāda ir šodienas tēma? Šodien, draugi, es jums parādīšu savu kaķi. Mums šeit ir daudz suņu. Mums ir suns, kaza, ēzelis, balodis, vista, zos, pīle, viss, ko vien var iedomāties. Vienīgais, kas mums šeit trūka, bija kaķis. Kā zināt, es jau iepriekš arī esmu ņēmis kaķi. Mēs arī savu kaķi paņēmām no ielas, kad tas bija grūtā situācijā. Pēc tam jau labu laiku neesmu jums filmējis video ar kaķi, varbūt pagājuši jau 2 mēneši. Mūsu kaķis ir diezgan mainījies, tas ir paaudzies un kļūst par īstu psihopātu. Šodien es jums viņu parādīšu. Es iepazīstināšu mūsu kaķi ar suņiem. Viņš ir izaudzis, es viņu palaidīšu pie vistām. Mēs novērosim viņa reakciju gan uz baložiem, gan uz vistām, gan uz suņiem un kucēniem. Vai viņš uzbruks vai nē. Kas notiks, kas nenotiks, to visu pārbaudīsim. Man ir viens lūgums jums. Lūdzu, nepieviliet mani. Izdariet man vienu pakalpojumu. Es būšu ļoti priecīgs, ja atbalstīsiet, nospiežot patīk šim video, abonējot kanālu un atstājot komentāru. Jūsu patīk un komentāri man ir ļoti svarīgi. Neesiet slinki, uzspiediet patīk šim video. Atbalstiet man lūdzu. Es zvēru katru reizi, kad nāk jauni patīk un komentāri. Es kļūstu ļoti laimīgs. Man rodas vēlme, domāju, ka jāieliek vēl vairāk video. Cilvēki mani gaida, cilvēki mani mīl, tiešām draugi. Es kļūstu ļoti laimīgs. Es arī mūsu saimniecībai uztaisīju 2 jaunus plakātus, parādu to. Nesen es to publicēju Instagramā. Mans Instagram konts ir Taifundemirci TV. Seho man tur. Bija tādi, kas šo vietu sauc par patvērsmi, un viņi sāk man kaitināt. Nu, vai šī ir patvērsme? Es taču teicu, ka šī ir Taifun baba ferma. Pēc tam es teicu, ka vajadzētu izgatavot kārtīgu afišu. Šeit es novietoju mūsu kazu. Es novietoju mūsu vistu. Es novietoju arī suņus. Ir balodis, ir pīle, ir zos, ir arī rotveilers. Un pats svarīgākais, arī Faisals baba ir šeit. Bez Faisala arī nevarēja iztikt. Patiesībā man ir doma izveidot īpašu afišu tieši Faisalam. Lai būtu tikai Faisals. Tā es domāju, bet manuprāt šī glezna, mūsu afiša šeit labi izskatās. Tikai es to mazliet pastiepšu. Pagājušajā reizē, kad bija vējš, mēs to nevarējām kārtīgi piestiprināt. Tagad tas izskatās mazliet viļņaini. Tad es nogriezīšu klipšus un vēlreiz piestiprināšu. Tas izskatīsies pavisam gluds un kārtīgs. Es no jums gaidu vērtējumu 10 ballēs. Es dodu 10 no 10, brāli. Tiešām izdevās lieliski. Nāciet, parādīšu jums otru. Tagad jūs zinat, tas ir mūsu sauklis. Jau gadiem, varbūt 10, varbūt 15 gadus. Mēs viņu audzinām nevis kā suni, bet kā bērnu. Es gadiem ilgi no sirds centos ieaudzināt Turcijā mīlestību pret suņiem, mīlestību pret dzīvniekiem. Es ieguldīju darbu, es jums ieaudzināju mīlestību pret dzīvniekiem. Es cīnījos, lai jums parādītu, ka tas nav tikai suns vai dzīvnieks, bet gan kā bērns, kā pašu bērns. Es arī šeit uzrakstīju mūsu sauklu, draugi. Šeit es pievienoju arī mūsu kangalu, rotveileru, vācu aitu suni un oriģinālo vilku. Manuprāt, sanāca 10 no 10. Es arī šim dodu 10 no 10, gaidu no jums vērtējumu. Piemēram, nākotnē es pasūtīšu arī jaunus plakātus. Kā redzējāt, mēs izmantojām diezgan daudz šķirņu jaunajos plakātos. Kādas jūsuprāt suņu šķirnes vajadzētu izvēlēties? Gaidu jūsu komentārus, draugi. Man ir padomā, bokseris. Ir doma pievienot arī tādus mazus sunīšus kā fistiks. Ko mēs vēl varam pievienot pēc tam? Mēs varam pievienot arī mūsu sjuslu. Nu, brāli, es gaidu no jums. Rakstiet man savus ieteikumus. Kādus šķirnus mēs pievienosim? Vai varbūt tas, lai būtu kāds cits dzīvnieks? Skaties, es iešu tam priekšā, vai ne? Skatieties, manuprāt, sanāca lieliski, draugi. Tas piestāv mūsu saimniecībai. Tagad nākamais. Tur ir tā kūts pie kazām, jā. Tā vieta, kur ir galvaskausi. Tur arī uztaisīšu no metāla loksnes, lai kazas neapēd.
Un arī tur es gribu, lai būtu viens. Tur uztaisīšu kaut ko mazāku. Bet es vēl neesmu izlēmis, ko tur taisīt. Visticamāk uztaisīšu kaut ko saistīt ar kazām. Ak, gandrīz nokritām, dēls. Tā man šķita saprātīgāk, draugi. Parāda arī mūsu bērnus. Šodien, paldies Dievam, laiks ir labs. Jā, pēdējās 2 dienas bija briesmīga vētra, mēs nevarējām nostāvēt kājās. Tātad, vai koki nolūza? Vai būdīs aizlidoja, laiks arī galīgi trakoja, paskaties tikai. Bija traka vētra, draugi, bet par laimi tagad laiks ir mierīgs, izskatās, ka līs lietus. Mani mazuļi, ko jūs darat, mani mīļie? Vai lai jūs palaižu? Vai mans mazulis grib iet ārā? Parād man tos destanus. Lai dzimtene redz īstu cēlumu, lai dzimtene redz īstu harizmu. Destans tēvs, Haidu tēvs, Sofija, Hera, redziet, šie būs nākotnes leģendas. Es šiem, redziet, ļoti uzticos. Jau tagad, paldies Dievam, viņiem ir lieliski pašapziņas brālis, super. Viņi ir kārtīgi izauguši, sākuši kļūt stiprāki. Kad viņi vēl mazliet paaugsies, te būs īsts karš. Mašallah, mani lauvēni. Drīz jūs laidīšu vaļā, jaunieši, labi? Tagad, draugi, nāciet. Pamazām sāksim. Aiziesim pie vistām. Klasika katrā video, brāli. Man jāparāda ēdiens, ko esmu sagatavojis bērniem. Nāc. Nāc, paskatīsimies, nāc. Ejiet, ejiet, ejiet. Re arī mazuļi nāk. Pagaid, bērni, pagaid. Nesteidzieties, mani mīļie. Kur tu esi? Paskatīsimies, kur tu esi? Mani jēriņi, nāciet. Nāc, 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 nāc. Ko jūs darat, ko jūs? Meitenes, vai jūs pastaigājaties? Mani lauvēni, cik ļoti tētis jūs mīl. Šie arī ir izauguši lieli, bet viņi arī sākuši mazliet palaidnības darīt, draugi, ja? Vakar viņi dzenāja pīli, mani saniknoja. Dēls, es jūs šeit sargāšanai atstāšu. Dzirdējāt? Sargājiet viņus, rūpējieties par viņiem, kā pienākās. Neziniet, pīles trakie. Jūs pārējie brāļi un māsas jau arī tur sēž. Tas otrs dzeltens ir nedaudz pasīvāks. Viņš nav tāds kā šie draugi, viņš tik bieži nenāk. Nāciet, paskatīsimies uz mūsu ēdienu. Atkal mūsu ēdiens laikam ir gatavojies 2,5 vai 3 stundas. Vārs, draugi, paskatieties. Vai esam gatavi? 1, 2, 3. Oho, paskatieties uz šo. Ak. Taifuns baba nodarbojas ar šo sportu. Šefs Taifuns Demirdži. Un pēc tam kolagēns Taifuns Demirdži. Viņš nodarbojas ar šo sportu, brāli. Apakšā viss ir pilns ar gaļu, sajaukt tāda. Pilns. Augšpusē ir arī karkasa gaļa. Ir karkasa, kauli. Es to labi novārīju. Mūsu mazuļiem pēcpusdienā, lai mazliet atdziest, kopā ar barību, patiesībā šodien varbūt pievienošu makaronus, nevis barību. Cik skaisti sanācis, pagalai paņem šo karotu. Šis tik ļoti smaržo. Tas tik ļoti smaržo. Cilvēkam uzreiz sagribās, paskaties tikai uz to. Vai. Ak, skaties. Mašallah, skaties. Vai tu redz arī šo? Šifa, brāl, šifa. To nevar neparādīt. Tagad tas jau katru nakti ienāk manos sapņos. Es vairs negatavoju ēdienu dārzā. Naktī, kad guļu, sapņos gatavoju ēdienu, draugi. Mazāģiem! Tas tik ļoti iesēdās manā galvā. Tas nav nekāds joks. Bija vārds, tas tik ļoti iesēdās manā galvā. Paskaties uz to. Oho. Labi, pietiek. Mašallah, vai cilvēks sapnī gatavo ēst saviem mazuļiem? Vecīt, mēs šo lietu zini kā? Es esmu jau iemīlējies šajā darbā. Skaties, es esmu viņos iemīlējies. Dažreiz jūs man jautājat, jūs sakat, Taifun, kā tu tiec galā ar tik daudz dzīvniekiem? Vai tu nenogursti? Vai nav grūti? Draugi, tas ir grūti. Lai es to nemīlētu. Lai es viņos neiemīlētos. Šis nav darbs, ko var paveikt 5 minūtēs. Skatieties, es jums saku to tik pārliecinoši. Pašvaldības patvērsmē ir 53 suņi. Tu strādā 10 vīrieši. Viss ir pilnā kārtībā. Elektrība, ūdens, iekārtas, tas un šis. Mums nav nekā. Šeit mēs esam 2 cilvēki. Mēs rūpējamies par 70-80 dzīvniekiem. Pats izrēķini. Vēl, nav ne šļūtens, nav tā, nav šitā, nezinu. Mēs mīlam, brāli. Ja nemīlētu, tad to nemaz nenodarbotos. Nofilmē arī manas baložas. Maniem baložiem, mašallah. Laiks patiesībā ir labs, vai lai jūs palaistu? Patiesībā es drīz atvedīšu kaķi. Es domāju, vai mans kaķis tam uzbruks.
Ķerams, kā neuzbruks. Pagaidi, paskatīšos, tur ir kāds kociņš laukuma galā. Nu, mažalla, mažalla, mažalla. Ah. Anatolijas īstie bērni. Celies! Dzimte neviena, lai redz putnu. Dodiet, lai apmet kūleni. Lai Dievs jūs svētī. Mums vairs nav pat putnu, brāli. Mūsu putnu skaits visu laiku samazinās. Šie negodīgie vanagi, ērgļi, piekūni. Viņi paņem un aiznes manus putnus, vai ne? Ko viņi dara? Manu putnu ir palicis mazāk. Skaties, agrāk, kad filmēja ar kameru, augšā viss bija pilns ar putniem. Tagad vairs nav, brāli. Tiešām, visi mūsu putni ir pazuduši. Nezinu, ko darīt. Ir palicis mazāk. Mašallah jums, mašallah, mašallah, mašallah. Dod dēls, apbriez to. Tiešām ir palicis mazāk. Izrādās tie ir vēl augstāk. Vistu kūtī, jā, tās. Izrādās tie visu laiku bijuši vistu kūtīs, draugi. Lielākā daļa mūsu putnu ir vistu kūtīs. Tur ir ideāls laiks lidošanai. Nav vēja, kluss, tīrs vai kaķis uz brukstiem. Un tagad es vēl baidos no viena. Mūsu kaķis vairs nav tāds kā agrāk. Viņš mazliet sajūtas prātā. Viņš tā vienkārši stāv, lec virsū sejai, uzbrūk. Viņam vairs nav nekādas mīļuma. Viņš ir kļuvis par psihopātu, sliktāks par suņiem. Cerāms, ka viņš no šejienes neaizbēgs. Nāciet lēnām, iesim ārā. Mūsu kaķis tagad ir mašīnā. Dēdē! Dēdē! Kā es esmu sailgojies pēc savu dēla? Godu vārds, es tiešām esmu sailgojies pēc savu dēla. Ja viņš tūlīt uzbruks skājiem, tas mani sadusmos. Ej viņam garām. Nē, dēdē, pagaidi. Pagaidi, dēls. Pagaidi, palaidni, dēdē, pagaidi. Nāciet, jaunieši, sanāciet kopā, sanāciet. Nu. Zina! Kas jauns, skaistā? Amerikas īstā meita. Paskaties uz maniem bērniņiem. Atkal sākusi skaļi runāt. Aleks kundze ir izcēlusies. Mālacis, meitiņ, mālacis. Nu, draugs, kas tas pa cilvēku tāds? Nu, kas tas pa cilvēku tāds, bāc? Brāl, es nesaprotu, kāda tā ir harizma. Cik viņš ir izskatīgs. Kāda tā ir nevainība. Mūsu Hektors, viņam viss ir. Paskaties. Ak, dēls, bet tu taču iekāpi spainī, nāc ārā. Nāc šurp, lai es tev mazliet samīļoju, nāc. Nāc. Vai, es tev dievinu. Mans lauvedēls, lielais mazuls, tas lielais. Tas lielais mazuls, tas lielais. Mans Hektors ļoti mīl tēti. Mašallah, manam izskatīgajam dēlam. Pagaidi, drīz tev izlaidīšu ārā. Lai viss tev ārā redz, labi izskatīgais. Mans dēls ir tik nevainīgs, Zeina. Kas jauns, skaistā? Nekauņas Zeinā. Aleks, paskaties, uzvedies prātīgi. Atkal sāk trakot meitiņu. Nāc šur, pastīsimies. Mūsu saimniecībā, paldies Dievam, viss ir labi. 2 dienu laikā nekas nav mainījies, draugi. Jūs jau zināt, ka es iepriekš prasīju jūsu viedokli. Asel Escobar tagad ir tur. Es teicu, vai man izveidot vietu un pārvietot mazuļus turp. Visi vēlējās, lai es pārvedu. Cerams, ka mēs to tur izdarīsim īsā laikā. Mēs taču gribējām uztaisīt durvis un visi pārējo, viss ir palicis pusratā. Skaties, nofilmē Fistiks, skaties. Fistiks, skaties, es tev tās ausis noplēsīšu, skaties. Neaiztiec baložus, nāc šurp. Viņš mēģina noķert baložus. Viņš nekoš, vienkārši iet pie viņiem un apstājās. Viņš kaut kā dīvaini ir ieciklējies uz tiem baložiem. Kur viņš ir? Viņš ir galīgi traks uz šiem baložiem, draugi. Izoš, nāc šurp, nofilmē manu Izošu. Izabella! Nāc man, mētiņ, nāc. Mašallah, manā skaistulē. Kur tad ir mana Izabella? Ak, dede, ak. Tas psihopāts dede atkal sāka. Nāc šurp, nāc šurp, nāc šurp. Dede, nāc! Asie, apstājies, pārāk neuzmācies Izabellai. O, Aleks arī skrien. Ev, dēls. Uzvedieties kā pieklājīgi cilvēki. Tiešām es palaidīšu skaju. Abi uzreiz nāks pie prāta. Labi, dēls, nāc. Dievu psihopāti, jā. Viņiem nav drosmes uzbrukt. No attāluma viņi tikai kaitina skaju. Nāc! Izoš, kur tu esi skaistulē? Kur ir mana mīlestība? Asie, skaties, tu pārāk daudz ķeries klāt Izabellai. Tu dabūsi pa muti no Izabellas. Meitiņ, uzvedies prātīgi. Izabella vairs nav tik agresīva kā agrāk. Tagad viņa ir mazliet nomierinājusies, paldies Dievam. Skaties, Asie, tu dabūsi pa muti no viņas. Stāv taisni, meitiņ. Nāc, Izoš. Nāc šurp skaistulē. Tagad, draugi. Paņemšu mūsu kaķi mierīgi. Ceru, ka viss būs labi. Nebūs nekādas nepatikšanas, vai ne, Taison, tēti?
Viņš ir Argentīnas īstais dēls. Uzreiz aizrāvies. Pagaidi, vecīt. Taisons ieraugot kaķi trako, skaties. Skaties, laižu savu dēlu. Laiž savu puiku vaļā, ko? Nu, Taison. Redz, kā šis Taisons uzvelkās. Mūsu Taisons dzīvo uz adrenalīnu. Uz adrenalīnu. Pagaidiet, draugi. Pagaidiet, jaunieši, pagaidiet, atkāpieties. Atkāpies! Pagaidi, nē, Izabela, apstājies! Jūs neizējat ārā, pagaidiet. Tagad es paņemšu kaķi no turienes. Bismillahirrahmanirrahim. Fisu, nāc fisu. Aha. Mans kaķis izgāja ārā, paskaties. Anatolijas īstais dēls, vai ne? Mašallah, mans skaistulim. Ak, lai Dievs tevi svētī. Nu, draugi, vai viņš ir paaudzies? Viņš kārtīgi izstiepās un izauga. Viņu es sargāju kā atsraugu. Ļoti traka lieta, paskatieties. Tūlīt redzēsiet. Ļoti traki. Stāvi, nē, dēdi, stāvi. Pagaidi, nē. Pagaidi, vecīt. Pagaidi, kaķis man arī saskrāpēja, pagaidi. Pagaidi, nē, Izabela. Uzgaidiet! Apstājies! Izabela grib viņam uzbrukt. Izabela, vai tu jau nedzīvo kopā ar viņu mājās, he? Kāpēc tu tagad šeit esi tik uzvilta? Ak, meitiņ, viņa ir gudra. Tagad es iešu pie Taisona. Es tikai gribu redzēt, kā viņa reaģēs uz Taisonu. Pagaidi, Izabela. Vien brīdi, jaunieši, vien brīdi. Pagaidi. Lēnām. Apstājies, Jūsli, labi, pagaidi. Ļauj iepazīstināt ar Taisonu. Apstājies, Izabela. Labi, nāc, apstājies. Apstājies, labi, 1 minūti. Nu, kaķis arī visus nagus man iecirtis. Apstājieties, dēliņ. Tagad, draugi, vispirms ieliksim kaķi konteinerā. Labi. Kaķi. Tagad kaķēns mazliet sabijās, gribot, negribot. Skaties, kā viņš mani skrāpē. Viņš tā iecirtis savus nagus. Viņas saplēsīs džemperi. Apstājies, meitiņ. Pagaidi, paskatīsimies. Tagad suņiem ir normāli instinktīvi uzbrukt, jo viņi viņu uztver kā svešinieku. Mēs centīsimies pieradināt, cik vien spējam. Ar tiem, kas ir ārā, viņi nevaram saradināt, bet es gribu pamēģināt ar Rokiju. Rokijs jau ir konteinerā. Vispirms pieradināsim viņu šeit, pēc tam aizvedīsim uz dārzu, brāli. Paga, meitiņ, kā tu man tā apskāvi? Tu iedūri nagus, psihopāti, paga. Pagā, skaļs tulie, pabā. Nāc šurp, nāc. Labi, nē, pagaidiet, jaunieši. Visi sapulcējās, bet kopumā, manuprāt, lielākā daļa neuzbruka. Es to pamanīju, brāli. Tikai Izabela to izdarīja. Un vēl arī Juslu tikai mēģināja apostīt, tas arī viss. Nāciet, draugi, ieiesim iekšā. Nē, Izabela, apstājies. Nāc, meitiņa, apstājies. Apstājies, tu mani traki saskrāpēji. Apstājies, trakā, apstājies. Ej, lūdzu tālāk. Viņi saskrāpēja manas rokas un visu ķermeni. Pamatīgi mani sakasīja līdz asinīm, draugi. Šī mūsu kaķena ir ritīgi trakula, paskaties. Nāc, meitiņ! Tagad viņi tikko atnāca šeit, lai vispirms pierod pie šīs vietas. Lai viņi arī, tāpat kā suņi, iepazīst apkārtni. Drīz viņi sāks rādīt savu īsto seju, brāli. Īsti psihopāti, paskaties. Pisu. Nāc šurp, meitiņ! Brāli, viņa stāv uz vietas un lec tev sejā. Uzbrūk, lec, skrāpē ausis, sapinas matos. Kāda psihopātiska kaķene viņa ir kļūst, es nesaprotu. Tiešām liela problēma. Viņa nepārtraukti uzbrūk man. Nāc! Meitiņ, nāc! Meitiņ, nāc, skaistā, nāc! Nāc šurp! Nāc! Tagad viņa nobijās no suņiem. Viņa dzirdēja viņu balsis. Viņa pienāca blakus, vai ne? Gribot, negribot, viņa mazliet sabijās. Tagad viņi pamazām sāks pierast. Nāc, skaistā. Kur ir man mīļā? Jau pagājuši vairāk mēneši, kopš paņēmu šo kaķi, bet vēl neesmu devis vārdu. Atrodiet viņam kārtīgu vārdu, brāļi. Beidzot nosauksim viņu vārdā. Es tevi iepazīstināšu ar Rokiju, skaties. Vai tu dzirdēji, meitene? Nezinu, vai Rokijs arī viņai uzbruks. Drīz izmēģināsim, redzēsim. Cerams, ka viņš neuzbruks. Manuprāt, mūsu šī kaķene jau tāpat Rokiju piekautu. Meitiņa nāc, viņa ļoti interesējas pa kameru, skaties. Viņa spītīgi grib pieiet pavisam tuvu kamerai. Nāc! Nāc, kaķīt! Nāc! Kas notika, kad ieraudzīja kameru, uzreiz nomierinājies? Psihopāts. Parasti viņš uzbrūk kā traks. Tagad viņam prātā ir tikai suņi, redzi?
Viss uzmanība ir pie viņiem, tāpēc viņš kļuva mazliet piesardzīgs. Ak, mana skaistā meitiņa, bet vai viņa ir izaugusi, ko jūs sakāt? Paskaties, brāl, viņa ir kļuvusi tik liela, mašallā. Tiešām, kad mēs viņu pirmo reizi paņēmām, viņa bija tik maziņa, apmēram šāda. Tagad viņa ir izaugusi vairākas reizes lielāka. Bet es arī ļoti labi par viņu rūpējos, mašallā. Tikai kaķa mums vēl trūka. Šis trakais arī tieši savu vietu atrada, skaties. Skaties! Dari taču, vecīt! Dari taču, vecīt! Nekauņa! Pagaidi, vecīt, viņš taisa troksni. Viņš dzird suņu balsis nedaudz. Viņš sabijās, tāpēc redzi. No suņu balsīm. Tagad nāciet paskatīsimies, lai kaķis šeit pierod. Draugi, iziesim uz 2 minūtēm ārā. Tagad Rokijs bija šeit, nāciet, lai es Rokiju palaistu. Brāli, Rokij, nāc! Ej, dēls! Ej, dēls! Ej, dēls! Nekauņa Rokij! Nekauņa Rokij! Nāc šurp, nāc! Rokij, nāc! Rokij, nāc! Pagaidiet, jaunieši, pagaidiet mazliet! Šš, dede! Sār man nelienu Rokijam virsū, uzvedies kā pienākās. Kur ir mans Rokijs? Šš, dede! Skaties, pagaidi, pagaidi, uzvedies prātīgi, dēls. Šš, stāvi! Dede, nāc šurp! Nāc šurp, dēls, nāc šurp, nāc šurp, nāc šurp! Nāc, paskaties, nāc! Šš, apstājies! Skaties, viņš tūlīt tev galvu salauzīs. Nē! Nē, dēls! Dēdi, ej prom! Es tev saku, nē! Nē! Pagaidi, labi, pagaidi. Nē, Are! Pagaidi, brāli, pagaidi, skaties, dēls, skaties. Nē, Are, skaties, es tūlīt sadusmušos, skaties. Apstājies, dēls. Pagaidi, vai redzēja šīs dēdē ar Are? Viņi abi tādi ir. Viņi cilvēki izsit no līdzsvara. Dēdē, tu liki man nožēlot, ka es tevi palaidu. Kas notika, Roki? Vai tu esi noilgojies pēc manis, pēc tēta, mans dēls? Es to aizvēršu tikai uz 10 minūtēm. Pēc 10 minūtēm izlaidīšu ārā. Viņš trakoti priecājās, kad mani redz. Kļūst ārkārtīgi laimīgs. Rokijam ir tāds raksturs, draugi. Veikstē, uzmanies, Rokijs tev var iedot pa muti. Rokij, piekauj šo vectēvu. Rokij, nāc šurp! Piekauj dēls šo vectēvu, lai viņš kļūst prātīgāks. Piekauj viņa dēls. Viņš ir greizsirdīgs, ļoti greizsirdīgs. Tagad es mīļoju Rokiju. Vectēvam sāp sirds, viņš ir greizsirdīgs uz viņu. Nē, vectēv, Rokij, nāc šurp! Rokij, nāc šurp! Rokij, nāc šurpaš, nāc šurpaš! Pagaidi, Fistīk, vai tu arī sāk uzvesties kā Rokijs? Kuru no manām meitām, lai es samīļoju? Visas manas meitas ir iemīlējušās mani, jā. Šīs manas meitas negrib ar mani dalīties, manas skaistulis. Vai ne, Izoš? Izabela iekaustīja to dēdi, lai viņš kļūst prātīgāks. Hei, skaistule, vai redzat Izabeles smaidu? Ah, manā skaistule, ah! Apstājies, vectēvs, skaties, neaiztiec! Pagaidi, dēls! Uzvedies prātīgi! Pagaidi, pagaidi tagad. Mums vajag, lai dede pierod pie Rokija. Kāpēc dede tā izdarīja? Pāriesim uz to zemi, paskatīsimies. Šš, nāc šurt, nāc! Šš, apstājies, puika! Nāc, Rokijs! Dede, vakar viņš tā nedarīja, šodien jau pavisam. Šš, dede! Nelien klāt Rokijam. Šš! Viņš pat neklaus, dede ir ritīgs nekaunels, paskaties uz viņu. Dede, nē! Nāc šur, pagaidī! Pagaidī! Es tev teicu, nē! Nāc, puika, šeit! Šš, nē, Aleks, pagaidi! Pagaidi! Neniķojies! Vecīt, viņi nevarēja sadalīt Rokiju. Šš, apstājies! Apstājies, puika! Pavaidē! Vakar viņi tā nedarīja. Šodien! Dēde spēlējās, lūk, dēde. Tā spēlējās Doberman draugi. Viņi tā sakod un aizskrien. Tā dara Doberman. Viņiem ir tāds slikts ieradums. Tā viņi spēlējās. Nevis tāpēc, ka uzbrūk. Sakodīs un aizskries. Sakodīs un aizskries. Dēde arī Arešs padarīja līdzīgi sev. Nāc, Rokij! Nāc, Rokij! Nāc, Rokij! Nāc, Rokij! Rokij, nāc! Nāc, nāc, nāc! Nāc, dēls, nāc! Nāc pie manis! Nāc pie manis! Rokij, nāc! Nē, dēde! Pagaidi, tagad arī mēs lēnām vedīsim Rokiju mājās, draugi. Tāds ir Doberman raksturs, brāli. Viņi tā dara. Kož un tad bēg prom. Viņiem ir tāds nolādēts raksturs. Cerams, ka Rokijs tagad neuzbruks kaķim. Vispirms pamēģināsim mājā ar kaķi, pēc tam izlaidīsim dārzā. Tagad es paņemšu Rokiju klēpī. Rokij, nāc šur, puika! Ar kaķa nav! Pisi, kur tu esi? Pisi! Kaķīt, nāc! Kaķīt, nāc!
Kur viņš aizgāja? Droši vien paslēpās kaut kur zem dīvāna. Tagad es nevaru palaist Rokiju vaļā. Kaķim ir... Kaķis ir atnācis pie mums. Paga, paskatīšos. Vai Rokijs kaut ko nodarījis kaķim? Nu es nezinu, vai viņš spēlēsies vai uzbruks, brāli. Kaķīt, nāc šurp. Nāc, meitiņ, nāc. Rokijs mani vilk. Meitiņ, nāc šurp skaistulē. Brāl, kaķis tagad bēg. Rokij, kas atnācis pie Rokija? Rokijs arī tagad varbūt uzbruks kaķim. Traks. Stājies, Rokij, labi dēls, pagaidi, nesteidzies. Es paņēmu kaķi rokās. Es tūlīt palaidīšu Rokiju draugi. Labi, es nezinu, vai Rokijs kaut ko darīs vai nedarīs. Mums tas ir jāizmēģina. Stājies, Rokij. Stājies, pagaidi minūti. Pagaidi minūti, viņš pašlaik neko nedara. Beidz, kaķi, atlaid viņu, neskrāpē man, beidz! Halaidie! Beidz, kaķi, beidz! Nē, brāl, ja viņš gribētu kost, te jau kost, vai ne? Ko jūs sakat? Kaķis viņam arī sit? Sit, meitiņ, sit viņam. Sit Rokijam. Nē, šis jau neuzbruks, jā. Paga, apsēdīšos, paskatīšos, tā. Vienu mirkli. Nē, redzi, Rokijs vēlās ar viņu iepazīties. Izskatās, ka viņš neuzbruks, vai ne? Skaties, Rokijs no viņa nobijās. Stāvi! Stāvi, nu! Stāvi, Rokij, stāvi! Nomierinies! Starp citu, tas ir kaķis. Droši vien viņš pirmo reizi satiek suni. Viņš nepaliek kopā ar Izabeli. Viņi ir vienā mājā, bet katrs paliek citā istabā, draugi. Tagad es gribu kaķi palaist vaļā. Lai viņi iepazīstās, paskatīšos. Vienu minūti. Rokijs grib viņu apostīt. Kaķis uzbruk. Stājies, nē, Rokij! Kaķis šņāc. Kaķis šņāc, tas viņam neiekodīs. Viņš pārāk uzmācās dzīvniekam, viņš viņu nomoka. Kaķis šoreiz jutās neomulīgi. Kaķis tagad no tā stūra uz viņu skatās. Tagad, draugi, es izlaidīšu Rokiju ārā. Paņemsim kaķi, turpināsim pie vistām, brāli, pagaidi. Tagad es atkal aizslēdzu Rokiju mājā. Mūsu kaķis ir klēpī, tā mēs ejam. Brāli, viņi varētu saprasties ar Rokiju. Viņiem vajag pavadīt mazliet laika kopā. Par laimi, Rokijs ir ļoti sadarīgs. Viņš kaķim neko nedarīja. Pašlaik arī citi suņi, viņš nāk man klēpī, viņš arī neko nedara. Tie baloži man tur biedē, baidos, ka kaķis var aizbēgt. Un jūs zināt, ka kaķiem ir arī paradums uzbrukt baložiem. Cerams, ka viņi tā nedarīs. Apstājies, meitiņ, apstājies! Tu pieka kā džemperi! Apstājies taču! Ar nagiem ieķeroties, zini. Pagaidi, malacis, mana meitiņa. Jūs neredzējāt viņas to psihopātisko pusi. Nākamreiz es ar jums padalīšos arī ar viņas uzvedību mājās. Pagaidi, karam! Pagaidi! Nāciet, paskatīsimies. Suņu fermā ir kaķis. Mūsu suņi ir mazliet skarbi, brāli. Ja viņi būtu sadarīgi un neko nedarītu, es šeit ieliktu daudz kaķu. Mūsu trakie uzbruk. Apstājies, apstājies! Pazūdiet man no kājām, paskatīšos. Neļaņiet man virsū. Ceru, ka fistiks kaķim neko nenodarīs. Labi, princese. Dede, nāc šurp. Kur viņa atkal uzbrūk? Paskatīsimies. Pagā, dede. Vai mātīte aizbēga? Skaties, mātīte kā ne korso. Nora ir aizbēgusi, draugi. Nora arī pastāvīgi sākusi lēkt pāri šiem būriem. Viņa mani padara traku. Viņa arī pilnībā salauz to cauruli tur. Viņa bēg, brāli. Mēs nevaram noturēt Noru būrī. Viņa lēc ārā. Vai es jūs iepazīstināšu ar Destanu? Destans. Vai viņš iesitīs Destanam? Destans. Vai lai iepazīstina jūs ar meiteni? Šī ir jūsu jaunā draudzene. Meitiņa, man šķiet, ka tu neko nedarīsi, vai ne? Malacis, šie ir gudrišie. Šie nav palaidi. Nāc! Labi, lai iepazīstina ar viņu arī jūs, mazuļi. Viņš arī ir mazuls, tāpat kā jūs, paskaties. Nē, kaķis neko nesaka. Kaķis ir ļoti miermīlīgs, mašallah. Hektors kaut ko izdarīs? Nāc, aizvedīsim pie Hektora. Es kļuvu zīmkārīgs par Hektoru.
Apstājies, meitiņ. Jauns draugs. Viņš arī ir no šī pagalma. Viņš arī pomerānieši. Aleks jau uzbrūk. Hektors ir ēzeļu ienaidnieks. Hektors arī ir ēzeļu ienaidnieks. Vai viņš kaut ko izdarīs? Paskaties uz Hektora izskatu. Viņš skatās tā, it kā gribētu apēst. Psihopāts Hektors. Kādas galvas kustības tu taisi, Hektor? Nu? Vai Hektors šobrīd neizskatās ļoti biedējoši? Dieva dēļ Hektoram nevar uzticēties, brāli. Viņš skatās kā īsts psihopāts. Es pat nemēģināšu neko pētīt, tas ir pārāk bīstami. Es nevaru uzticēties Hektoram. Puika! Hektor, vecīt! Paskaties, tā ir ļoti bīstama situācija. Apstājies, labi. Labi, puikā. Tagad! Labi, Aleks, mierīgi, nekrīt panikā. Mierīgi, mēs iesim pie vistām. Dēdi, nāc šurp! Dēdi, nāc šurp! Dēdi, nāc šurp! Princese, nāc šurp! Dēdi, princese! Turpmāk es to aizvēršu, brāli. Stāvi, nē, Fistik. Fistik, tu arī nāc. Stāvi, Izabela, tu nenāc. Izabela, nē, meitiņ. Izabela, nē. Pagaidi, dēdi, apstājies. Tagad. Pagaidi, meitiņ. Labi, bērni, labi. Abi šeit to izlaist ir ļoti bīstami. Ja viņa pēkšņi mēģinās skriet un aizbēgt savu žogu, pagaidi, iepazīstināsim ar Bončuku, paskatīsimies. Bončuks, salam alaikum! Kā iedēls? Tā te apsēžos. Labi. Stāvi, kaķi, stāvi, tu mani jau esi apmulsinājis. Vai viņš pasēž kopā ar Bončuku? Bončuks arī vispār nemaz nereaģē. Vai tu redzi? Bončuks! Bončukam vispār ir pilnīgi vienalga, kāds ir atnācis vai aizgājis, viņai vienalga. Kaķis pastaigājās pa viņu, viņa pat nepievērš uzmanību, paskaties. Viņa mēģina uzsist kaķim ar ragiem. Bončuks! Nu, Bončuka arī noskaņojums sabojājām. Fistīk, nāc šurp, Fistīk. Fistīk, vai tu kaut ko dari? Nedomāju, ka Fistīk kaut ko darīs. Meitiņ, tu tā paost. Suns iepazīstās ožot no aizmuguras, tāpēc tā dara. Brāli, būtu labi, ja mēs varētu viņu palaist vaļā. Kā mēs to izdarīsim, draugi? Es ļoti gribētu redzēt, kas notiktu, ja es viņu palaistu un viņš te skrietu, bet nu... Kaķis tagad neklausa. Ja es viņu palaidīšu, viņš aizbēgs. Viņš iziet ārā. Vai tu saprati, paga? Paskatīšos, viņš iepazinās ar mazuli. Pisī! Kur tu esi atnācis, Pisī? Šis kaķis, kad izaugs, noteikti piekaut arī mūsu suņus. Esmu par to pārliecināts. Viņš neko neteica arī mazulim. Arī Fistiks neko neteica. Nu jā. Vai viņš aizies? Ak, ja šiem vistu kūtiem būtu durvis, es viņu ielaistu kūtī. Mēs arī viņu tur iekšā novērotu. Ko? Kā mēs to izdarīsim? Skaties uz Marlu. Marla. Marla. Kaķu ienaidniece Marla. Marla sajuta kaķa smaržu un atnāca. Es brīnos, vai viņi kaut ko izdarīs šīm balodēm. Paga, parādīsim. Jo kaķi parasti uzbrūk balodēm. Skaties, kaķis pievērsās ar visu uzmanību. Vai redzēji? Jā. Balauši uzreiz aizlido prom. Vai mums to palaist vai nepalaist, ko? Tagad tas noteikti aizbēgs un aizskries, vai ne? Vai ne, draugi? Mēs sev sagādāsim nepatikšanas. Es nevarēju uzticēties, brāli. Es nekad nevarēju uzticēties. Es domāju, vai lai ieliktu vistu kūtī. Nu, paga, nāc šur, paskatīšos. Vai tajā vistu kūtī ir kāda vieta, kur viņi varētu aizbēgt? Apstājies, meiteņ, tu saskrāpēji visu manu ķermeni, apstājies. Viņi var aizbēgt no jebkuras vietas. Kaķis izslīd pa apakšu un aiziet. Apstājies, bērni, apstājies mazliet. Labi, mīļā. Ak, tu mani visur saskrāpēji, mīļā, nu lūdzu. Kādi nagi tev ir, meitiņ? Ļauj man tā paturēt, paskatīšos. Patiesībā mēs tam uzliksim iemauktus. Ir tā 5 metru gara ruletes pavada, vai ne? Viņš ar to ies un nāks. Skaties, neviens neko neteica, paldies Dievam. Redzēji, mazie jau pierada tātad. Skaties. Ja zināt, ka tie, kas ir ārā, neuzbruks, es viņu palaistu ārā. Skaties uz Fistiku. Fistika! Fistika arī mazliet baidās no kaķa, skaties. Mazliet baidās. Meitī, vai lai palaižu tevi? Brau, tagad viņu nelaidīsim vaļā, labi? Zināt, ko darīsim? Es kādreiz ieslēgšu tos klaiņojošos suņus, kas te brīvi vazājās. Jūs arī uzspiediet kārtīgi patīk šim video, brāli.
Lai atnāk 10 000 patīk, tad es laidīšu kaķi šeit pēc tam. Vārds ir vārds. Man arī ļoti gribās zināt. Es gribu skatīties. Varbūt izrādīsies, ka viņš stāv šeit. Nemūk prom. Vai sapratāt? Būtu lieliski, bet, protams, es viņu visu laiku ārā vaļā nelaidīšu, un kad viņš ir ārā, apkārt nedrīkst būt citi suņi. Tagad neriskēsim. Ja nu aizbēg, Dievs pasargā. Suņi, paskaties uz Marlu. Marla ir kaķu ienaidniece. Marla, vai tu atceries kaķi, meitiņ? Ha? Vai redzi Marlas skatienu? Viņa ir īsta kaķu ienaidniece. Tā ir viņa. Ļauj man pietuvināt pie dedes. Pagaidi, lai dede to pustā. Viņš neko neteica. Pagaidi, dede neko neteica. Bet Marla noteikti kaut ko teiks. No Marlas nevar izvairīties. Marla uzbrūk, draugi. Marla uzbrūk. Viņa nekad nesēž mierā. Marla vispār nemīl kaķus. Nāc, meitiņ, tagad es tevi aizvedīšu atpakaļ. Labi. Nāc, mīdā. Nāciet, draugi, ejiet tālāk. Nē, Marla, pagaidi. Nē, dede, apstājies. Dede, apstājies. Dede, nerādams, dede. Patiesībā viņš izskatījās tā, it kā neko nedarītu. Vai lai es jums palaišu Destan? Vai lai nāk arī Destani kopā ar kaķi? Pagaidi, izej ārā, princese. Skaties uz Noru, filmē Noru. Skaties, Nora, draugi, ir izlēkusi no būra. Viņa lēdz, brāli. Šī princese, dēdi, Ares viņai uzbrūk, redz? Princese, dēdi, Ares mums sagādā lielas problēmas. Tas nav nekāds joks. Nora tagad ir apmetusies šeit. Viņai apnika tur otrā pusē. Mums jāatrod risinājums viņai. Nāciet šurp, mani lauvēni, nāciet! Destan, Haidut, Sofija, Hera, skrieniet! Mašallah, mani lauvēni! Mašallah jums, kā viņi spēlējās! Afer maniem mazuļiem! Destan! Destans ļoti mīl svitlaču, skaties. Atkal sāk zīst pienu, skaties. Hera arī. Abo! Hera dzer sudlaču pienu, draugi. Kādi jūs esat cilvēki? Dēdi, nē. Dēdi, neuzbruc Haidutam. Jūs palaidi, vai lai arī šos palaižu, lai pastaigājās? Šie jau ir lielie. Nāc ārā, dēls. Nāc ārā no turienes. Nāc ārā. Nāc paša. Nāc paša. Es atvēru durvis, nāc. Bet pārējos mazākos es nelaidīšu. Pagaidi, pisi, apstājies. Vakarī siklaču viņus mīl. Nāc šurp, sanāciet kopā. Nora, kāpēc viņi te uzbrūk, meitiņ? Šiem jau nav nekādas saprašanas, vai ne, bērniņ? No šī dēļa cilvēks nestanāks. Es taču vienmēr saku, vai nemīdā? Nāc. Paskaties uz Marlu. Redz, kā viņa kaķi jau noskatījusi. Sanāciet visi kopā, sanāciet. Nu, ejam pastaigā. Nāc. 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 Marla, abi paskaties uz Marlu. Rotvēleriem ir šāda īpašība. Īpaši es to ļoti bieži esmu redzējis pie Marlas. Viņi uz kaut ko koncentrējās. Viņi ieciklējās un no tā neatlaižās. Dēde, nāc. Št, nē. Redzi nu. Hei, nāciet šurp. Št. Vienu minūti. Jūs, puiši, esat man nelaime, tiešām. Zvēri pie Dieva. Ja man rokās nebūtu kaķi, es tās aizvērtu. Pagaidi. Darīsim ātri. Nāc. Norā, tu nenāc skaistā. Nāc. Patiesībā es dēdi nemaz neizlaidu. Dēde pats salauza savu būri, trakais. Sakārtojies, lūdzu. Ar šo mazuli viņi, paldies Dievam, tik labi sadzīvoja. Šo kaķi, pagad, es domāju, Aleks netramdiet. Haidut. Haidut! Nekauņi, Haidut! Nāc! Tiešām, ja viņi pierastu pie kaķa, es šeit ieliktu 20 vai 30 kaķus, lai arī viņi nāk. Skaties uz Maru, pasties. Psihopāte Marla. Psihopāte Marla. Viņa arī no mūsu pagalma. Nekādā gadījumā. Kaķim tu neko nedari. Apstājies! Apstājieties, palaidņi! Abiem viņai arī nevarēja nodarīt pāri tagad kaķim. Kad mēs viņu paņēmām, viņš bija pavisam mazs, tik liels kā plauksta. Tie, kas skatījās no sākuma, zina.
Kaķa māma bija ielikusi viņu mūsu mašīnas motoru pārsega apakšā. Paskatījos, kaķītis pavisam mazs, tik liels kā plauksta. Ja mēs viņu nepaņemtu, lietains un augsts laiks, viņš nomirtu. Nevarēja atstāt. Parasti es kaķus neņemu. Ļoti mīlu kaķus, bet saimniecības apstākļu dēļ, draugs. Visur ir suņi, kā tu rūpēsies pa kaķi. Tomēr mana sirdsapziņa neļāva. Paņēmu arī viņu. Teica, ka parūpēsimies arī par viņu. Teica, ka Dievs mums viņu atsūtīja. Cik spējam, tik rūpēsimies, bet starp suņiem tas ir nedaudz sarežģīti. Kādā brīdī teica, ka viņu došu adopcijā. Pēc tam atteicos no šīs domas. Paskaties uz Marlu. Marla, ko tu tā skaties, Marla? Psihopāte Marla. Pārdomāju, lai viņa dzīvo ar mums. Tagad mēs esam draugi uz mūžu. Apstājies. Pagaidi, bet lai viņi neiet pie medūzas. Pagaidi, es tūlīt aizvedīšu šo kaķi mājās, draugi. Labi, jūs pagaidiet tur. Kaķi es tūlīt ieslēdz iekšā, tagad aizslēgsim arī durvis. Nāc! Asie, neaiztiec kaķēni! Nerātnā asie! Uzvedies prātīgi! Nu, sirds gandrīz izkrit no krūtīm, tiešām, zvēru. Nu labi, paldies Dievam! Labi, nākamreiz es to izdarīšu. Es tur laidīšu savus vistas, lai šis video savāc 10 000 patīk. Es tās paņemšu ārā. Dede, princese. Vai tad es tev nesargāju, ka tu biji vēl maza meitiņa? Tagad tu dari to pašu. Nāc šurp. Nāc. Pagaidiet, draugi. Pārcelsim šos mazuļus pie vistām. Aiziet. Nāc. Ja es arī Parīzi aizvētu, kas tad? Nu redz, viņš atkal mēģinās pārliekt. Stāvi! Stājies! Jūs ejiet ārā no turienes, tieši tā! Mazulīt, nāc ārā no turienes! Nu, draugs, ar esu. Nu labi, Ares, pietiek, nāc ārā. Mazulīši grib atkal ieiet iekšā. Ej, viņa māte arī iegāja pie viņa, pagaidi. Jūs, dēliņ, gribējāt ieiet iekšā. Ko lai es tagad daru? Jūs gribējāt ieiet, es neiejautos. Tagad, brāli, nāciet, sagatavosim viņiem ēdienu, labi? Arī mūsu mazuļiem. Vai mums ir spainis? Tur ir. Nāciet, paskatīsimies. Apstājies! Tagad mēs to izmantosim ēdienam. Mēs sadalīsim vistas, draugi. Labi. Mazulīši, vai esat izsalkuši? Pēc tam mēs samaisīsim makaronus un rīsus, brāli. Labu apetīti. Kur gan bija mūsu karote? Ko? Tu redzi, ko tā ir uzkāpusi? Eš tālāk. Nekauņa meitene. Suņus arī vairs nevaram noturēt būros. Tie ir brāli. Vajag 3 metrus augstu būru. Skaties, viņi atkal uzkāp uz jumta. Nu, palaidņīgais karamels. Ko tu tur dari? Nāc, es tev noņemšu, nāc. Nāc, karamel, nāc. Nekauņa karameli. Labi, tad kāp pati lejā. Es jau netraucēju. Karameli vienmēr tā dara, draugi. Kāpj uz jumtiem. Pagaidi. Labi, mazuļi. Es zinu, kad esat izsalkuši. Nesteidzieties. Nesteidzieties. Mierīgi. Pagaidi, pastīsimies. Tagad atkal sadalīsim mūsu gaļu, brāli. Vai redz, cik tas ir skaisti? Bet kā tas ir izcepts? Mašallah, mašallah. Taifuns to pieprot. Uzmanies, labi? Taifuns to pieprot. Oho! Mazuļi, iznāciet ārā no apakšas, jūs apdedzināsieties. Paskaties, tur iekšā vispār vairs nav ūdens. Tā kā gaļas ir ļoti daudz, tur daudz ūdens nesatilp, bet mums ar to pietiks. Skatīs! Starp citu, šī gaļa, ko es ieliku, ir apmēram 10 kg. 10 kg gaļas atkal nav pietiekami mazuļiem. Papildus tam, lūk, sausā barība. Labi. Pēc tam rīsi, makaroni, bulgurs. Es pievienoju papildus un ielieku vēl 3-4 kg no tā. Vāras gatavojās. Sajaucam un atkal dodam, draugi. Ēdiens nepietiek. Un tas ir tikai šo mazo maltīti. Lielos pat neskaitu. Mūsu saimniecībai mēnesī. Aiziet 3 tonnas vistas gaļas. 3 tonnas. Nedomājiet, ka tas ir joks. 3 tonnas, mierīgi. Draugi, aiziet apmēram 2,5 līdz 3 tonnas vistas gaļas. Brāl, te ir ļoti daudz suņu. Nepietiek. Un es arī cenšos rūpēties par viņiem, cik vien labi spēju. Izmaksas aug ar katru dienu.
Cilvēks man saka, mēs gribam kucēnu, bet uzdāvini man to. Dod pa brīvu, es pat kautrētos to pateikt, draugi. Cilvēki iegulda darbu, cilvēki tērē naudu, cilvēki cīnās. Cilvēki sevi ierobežo, nedzīvo sociālo dzīvi, pastāvīgi ir fermā pie dzīvniekiem. Es cilvēkam neteiktu, dod par brīvu, mēs taču ieguldam darbu. Kā mēs varam dot par brīvu? Lūdzu jūs, tagad, ja es aizietu un nopirktu kazu, es tās savācu šeit. Ja es ganu prasītu, dod man tās pa brīvu. Ko cilvēks man teiktu? Ko viņš man teiktu? Viņš man aizrādītu, vai ne? Tagad tu saki, ka tas suns ir dzīva radība. Vai tā nav dzīva radība? Tas arī ir kā suns, kāda starpība. Tas arī ir dzīva radība. Cilvēki arī iegulda darbu, draugi. Tādas lietas nevar būt. Ko es tagad saku? TikTok tiešraidēs. Daži draugi saka, ka maksāt par sunu ir grēks. Viņi raksta visādas tādas un šitādas komentārus. Patiesībā viņu mērķis nav runāt par grēku. Cilvēks nevar pateikt, ka viņš grib visus par velti. Man nav cieņas pret darbu. Es gribu visus par velti. Man neinteresē tavs ieguldītais darbs. Tad es saku, brāli. Es tev saku, atkarībā no suņu šķirnes. 1 aitu, 2 aitas, 3 aitas, 5 aitas, 10 aitas, cik vajag, atnes. Atbilstoši tam es tev došu kucēnu, tā tu nebūsi maksājis par suni, un tava sirds būs mierīga. Un arī mana sirds būs mierīga. Vai nav taisnība? Galu galā viņš dabūs aitu par velti. Cilvēki šodien iegulda darbu, draugi. Nu, cilvēks nāk pie manis, piemēram, tos kangalu kucēnus, neviens īsti nevēlās. Viņu neviens nevēlās. Ja es teiktu, ka to atdošu bez maksas, šobrīd 9 no 10 cilvēkiem neteiktu, es ņemšu. Bet ja es teiktu, ka šo Pomerānijas kucēnu atdosim par velti, cilvēks, saproti, 10 no 10 uzreiz pieteiktos. Es gribu to. Tagad tu to gribi, bet tas ir īpašs sums. Ja tagad gribētu atdot to kucēnu, tas maksātu 40-50 miljardus. Nē, draugi. Cilvēki iegulda darbu. Drīzumā es jau atvedīšu jaunus vaislas dzīvniekus. Cerams, tuvākajā laikā mums būs mazuļi. Pacietieties vēl mazliet. Uztaisīsim mūsu jaunos būrus. Ja Dievs dos Zeina dzemdēs, mēs viņu sapārojām, tagad gaidām, mums būs Cane Corso kucēns. Pēc tam mēs sapārojām asilu, bet tas neizdevās. Vai šobrīd ir vēl kāds suns, kur esam sapārojuši? Nē, nav. Nākotnē gada laikā atvedīšu arī jaunus suņus, mātītes. Cerams, ka mums būs daudz kucēnu. Pēc tam es centīšos jums palīdzēt ar kucēniem, cik vien spēšu. Es jūs saprotu, protams. Jūs vēlaties iegādāties no uzticamiem cilvēkiem. Jūs vēlaties zināt, kāda ir izcelsme, kas un kā. Bet tad jums mazliet būs jāpaciešās. Pagaidiet nedaudz. Cerams, ka es atvedīšu jaunus vaislas dzīvniekus. Mēs iegūsim kucēnas no Aleksa. No Hektora, Karlosa, Noras, Asila, franču buldogiem. Sapratāt? Mēs ņemsim no Bellas. Jā, jā. Laiku redzēsim, pacietieties mazliet, bet man jāatved vaislas suns. Pēc tam, tagad nāciet paņemsim viņam makaronus. Haidut tik skaisti skatās. Nofilmē Haidut, lūdzu. Haidut, mans izskatīgais dēls, nu. Haiduts labi pieņēmies svarā, jā. Pagaid, nāc ātri iziesim ārā. Paņemšu tev klēpī. Pagaid, dēls, neiet iekšā, pagaidiet. Nē. Nē, Haidut, pagaidi. Haidut nāc! Haidutam ir tik nenormāls skaists izskats. Hoho! Mašala, dēls, tu esi kļūst kā lācis. Ko? Tu esi kļūst kā lācis. Nekauņa Haiduts. Tagad arī Destans ir greizsirdīgs, paskaties. Destan, vai arī tevi paņemt klēpī? Nu, palaidnīgais Destan. Mans aslān, mašala jums, mašala maniem mazuļiem. Nokāp. Ha, vai esat izsalkuši jaunieši? Vai esat izsalkuši? Brāl, paskaties. Tu redzi mazuļu plaukstu locītavu biezumu. Šiem mazuļiem tagad vajadzētu būt apmēram 100, 103, 104 dienas veciem. Tātad ir pagājuši vairāk nekā 3 mēneši. Plaukstu locītavu biezums un viss pārējais mašala. Tas viss ir pateicoties kolagēnam. No kalcija, saproti? Kaulu attīstībai, skeleta attīstībai. Kolagēns ir ļoti svarīgs, brāli. Sutlačs, cik jauki jūs spēlējaties. Sutlačs arī, paldies Dievam, ir ļoti gudra meitene. Tiešām es viņu ļoti mīlu. Nāciet, jaunieši! Es patiesībā gribēju izvest Hektoru ārā. Mēs gribējām izvest Hektoru ārā, Marla. Atkal ir dēde. Paga, mēs nevaram viņu izvest, brāli, neriskēsim, paga. Vēl var izcelties kautiņš. Haiduti ar Destaniem ir ārā, tāpēc neriskēsim. Nāciet, paņemsim šīs makaronus. Tagad Nora ir aizgājusi un iegājusi Destanu būrī. Skaties! Nora! Mana skaistā meitiņa. Es drīz šos aizvēršu. Tu mierīgi pastaigāsies, mīļā.
Es paņēmu makaronus no mašīnas, nāciet, draugi. Izbērsim tos. Pēc tam es kaut ko darīšu. Ļaujiet man palaist šeit mūsu pomerāniešus. Vai arī viņi pastaigājās, tie dzīvnieki? Lai es viņu palaistu, kamēr vēl nav dubļu, jo drīz līs lietus. Kad līs lietus, tad viņš šoreiz ārā nelaiž. Tagad, draugi, šeit mēs pievienojam mūsu makaronus. Labi, brāli, kāpēc makaroni? Tie satur ogļhidrātus, lai dzīvnieks pieņemtos svarā. Mēs tagad pastāvīgi barojam ar olbaltumvielām. Ja tu baro tikai ar olbaltumvielām, tad labi attīstās kaulu skelets, bet dzīvnieks neuzkrāj taukus. Par laimi es sāku pievienot arī ādu. Arī ar ādas daudzumu nevajag pārspīlēt. Pārāk daudz ir kaitīgi. Tā kā āda ir taukaina, vai tas ir labi? Pagaidi, mētiņš, pagaidi, pamuku. Tā izdala taukus. Dzīvniekus arī vajag padarīt treknākus, vai ne? Zinām, ziema taču ir atnākusi. Jā, dzīvnieku ādai jāuzkrāj tauki, lai viņiem būtu silti. Sapratāt? Vai ar to pietiek? Dod man to karotu, lūdzu. Vai ar to pietiks? Tagad tas uzsūks visu šķītskīrumu, draugi. Paskatīsimies tā. Pietiek ar šo. Tagad tas uzsūks šķidrumu, jo šoreiz būs mazāk, vai ne? Šī makarona, bulgurs un viss pārējais uzbriedīs. Pietiek, ja vēl nepietiks, pievienošu ūdenim vēl barību, brāli. Un tad viss, mūsu mazuļu šodienas maltīte būs gatava, vai tagad vārās un atdziest. Pēc tam došu to mūsu suņiem. Tagad aizvērsim tam vienu vāku. Lēnām tas šeit uzpūtīsies. Taifons nodarbojās ar šo sportu, jā. Es zvēru pie Dieva, mēs tik daudz strādājam. Es zvēru. Ko lai daram, brāli? Mēs esam tam sev veltījuši. Visi tādi nabadziņi, visi tādi nelaimīgi, visi ir apspiesti. Visi skatās mums tieši acīs. Daži man saka, nedod jauktos suņus. Kāpēc, lai es dotu jauktos suņus, nu? Nu, draugi, saprotiet taču šo. Saprotiet taču šo. Es neesmu no tiem, kam svarīga šķirne. Es mīlu dzīvniekus. Es nemīlu dzīvnieku tāpēc, ka tas ir šķirnes vai kvalitatīvs. Es mīlu dzīvnieku sirdi. Nav svarīgi, kāda šķirne tas ir. Apstājies, neiet iekšā pie sava mazulīša. Viņi visi skatās mums tieši acīs. Visi ir nevainīgi nabadziņi. Viņi visi vēlās tikai mīlestību. Tikt mīlētiem, mani mazuļi. Mani ļauvas! Es nemīlu tikai vienu šķirni, es mīlu viņus visus. Tagad paņemsim šos pomerāniešus. Nāc! Arī Aleks tur ir sastrādājis. Ļoti traki. Pomerānieši! Mazulīši, vai vēlaties, lai es jūs izvedu pastaigā, mani mīļie? Vai lai es jūs izlaidu, mani mazulīši? Palaidņi. Apstājies. Viena minūte. Apstājies, mīļā. Tagad es paņēmu 3 no tiem, draugi. Skrien, ātri, apstājies, ātri. Apstājieties, no. Pabaidi. Tūlīt ielaidīsim viņus arī tur. Vienu mirku mazliet pagaidi. Destan, nē. Lai šie te neiet iekšā. Nē, puika. Vienu mirkli. Ak vai. Staigājiet, mazuļi, es salabošu šīs durvis. Staigājiet, mani lauvēni. Apstājies, mazuļi no viņiem sabijās. Fistiks uzreiz sāka sargāt savus mazuļus. Nāc, mazulīt, nāc. Nāc. Nāc, mazais, nāc. Nāciet šurp. Es viņus tādā lietainā, dubļainā laikā nevaru laist ārā. Viņus spaulas sapinas kopā, tas ir ļoti slikti. Saprati, tagad ir īstais laiks viņus izlaist. Skrien! Malači mani mazuļi. Nāc. Redz, cik viņi ir laimīgi. Meitene, kā iet? Ziļie! Malaģis! Šis vienmēr ir tēviņš. Es to vienmēr sajaucu, bet tas izskatās tieši kā mātīte. Manā skaistulē. Malatis, vai tu esi laimīgs vai ne? Nu, skrieniet un spēlējieties. Paskaties, cik mīņš ir tas baltais. Patiesībā, ja viņš paliktu šeit, viņš spēlētos ar Fistikas kucēniem. Fistika pa viņu rūpētos, bet redzu, viņš kļūst netīrs. Vēl jau ir balts arī. Viņš ļoti sasmērējās. Šie ir mājas suņi, draugi. Par šiem tev būs jārūpējās mājā. Nāc. Cik viņi kļuva laimīgi, vai ne? Mašallah jums. Man ir prieks skatīties uz viņiem šādi, brāli. Saprati, Dēdi, es tev salauzīšu galvu. Es tev nogriezīšu tās ausis, dēdi.
Viņš kaut ko izdarīja ar Destanu, redzi, nelietis. Neskaries pie mazuļiem. Viņš uzvedās kā īsts vīrs. Bet, kad tu biji mazs, es taču nemaz nebiju domājis tev aizsargāt, vai ne? Suņi tev vienmēr būtu nomocījuši. Tu to vēlies, dēls. Viņi tevi nomocītu, tu kļūtu gudrāks un saprastu. Piekauta kucēna stāvokli. Dēde nav nekāds cilvēks, es to vienmēr saku. Apstājies. Nē, skaties, arī viņi grib ienākt iekšā. Nē, dēde. Jūsuprāt, dēdi turēt ciet vai laist vaļā? Es veicu aptauju, rakstiet komentāros. Dēde, lai paliek aizvērts vai atvērts, draugi. Ko? Manuprāt, 80% saka, lai paliek aizvērts. 20% vajadzētu būt atvērtam. Nu, bēdniņi. Mani mīļie, nu skrieniet! Skrien! Nāciet, iedošu jums ēst. Vai lai es jums iedodu mazliet ēst? Nāciet. Pagaidi, ja viss ir atzisus, lai viņi vismaz pagaršo. Dosim viņiem ar savām rokām. Nāc, mazliet, nāc, nāc. Nāc, nāc, nāc. Ņem, lūdzu. Ņem, paskatīsimies. Nāc, 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 paņem. Paņem. Es dodu no gaļainās vietas. Ņem maigo mazulīti. Ņem skaistulīt. Tas jau tā pati izjūka paņem. Ņem, mans mīļais. Ņem, bērniņi. Aizdies, nāc. Nāc. O, lai manam mazulītim iet labumā. Mašalā jums. Nāc. Paņem. Skaties, pomerānieši ir gudri, jā. Št, skaties. 1 minūte. Apstājies, nu. Atrisināsim šo lietu, nu. Tas dede, jā, tas dede. Noja arī grib nākt pie manis. Dzīvnieks grib uzmanību. Dede, es tev salauzīšu galvu. Stāv mierā, Nora atkal aizbēga. Nāc, iesim pie Noras. Iesim ārā ātri. Vienu mirkli, jaunieši. Nē. Apstājies. Apstājies. Eislem izēj ārā 1 minūte, dēls. Brāli, nāc, visur ir suņi, es tūlīt sajukšu prātā. Tagad pagaidi, es Noru apradināšu. Skaties, nekaunīgais dede. Stāvi mierā. Nora, nāc. Nora, nāc, meitiņ. Nāc. Nāc, Nora. Neskaties uz viņiem. Es esmu tev blakus, skaistā. Dēde, nāc šurp. Nāciet jūs nekaunīgie. No tevis gan cilvēks neiznāks. Es tos laikus piedzīvošu, nāc tagad. 1 minūte. Ej šurp. Jūs psihopāti. Nāc šurp. Ej priekšā. Tagad viņš varētu pārliekt pāri. Neskaties, ka es šos šeit noliku. Es dodu 2 minūtes. Skaties uz ārēju, skaties, lai paiet vismaz 2 minūtes. Pagājušas tikai 2 sekundes. 2 sekundes. Ha. Vismaz nelec, skatoties man acīs. Nu lec kaut kas slepen, lai es vismaz pagriežos ar muguru. Nē. Es teicu 2 minūtes, pagāja tikai 2 sekundes. Paliec tur. Nora, nāc šurp. Nora, nāc šurp. Nāc, mana skaistā, nāc. Nāc, Nora. Nāc, man mīļā. Vai šī arī dusmojās uz tevi? Es dusmojos uz viņiem, meitiņ, labi? Viņi pieradīs pie tevis. Asija, nē. Pagaidi. Apstājies, meitiņ. Tagad nofotografēsim abus. Skaties uz Noru. Viņa ar ķepu lūdz manu palīdzību. Viņa mani mīl, redzi? Malācis, mana meitiņa. Nora ir ļoti gudra un jūtīga. Bet kā jau teicu, mēs viņu tikko iegādājāmies, jūs zinat. Viņai ir trauma no pagātnes. Asija, nē. Dzīvnieks neviļus kļūst piesardzīgs. Tagad, kad mūsēji arī kādreiz izstrādā kādu blēņu, dzīvniekam ir grūti pierast. Tāpēc šis dede jau no paša sākuma, dede to visu sāk. Dede un princese, viņi abi ir šīs problēmas sakne. Tā kā viņi uzkurina, pārējie arī tiek ietekmēti, jo viņi ir bars. Kas tad notiek? Viņi vēl vairāk sagrauj meitenes pašapziņu. Tagad pēc video es aizvēršu dedi. Nora, bet es vairs neļaušu viņiem dusmoties, labi? Nu redz, viņš vienkārši atvēra durvis. Dēls, vectēv, nāc šurp. Vektev, nāc šurp. Vektev, nāc. Nāc, nevilcinies. Viņš ir īsts šakāls, es zvēru. Vectēv ir īsts šakāls, draugi. Nora. Malacis man meitiņa. Skaties, kā viņi man dod ķepu, redzi?
Viņi ir kā bērni, viņi grib, lai es viņus samīļoju. Nu, vai mana meitiņa jau ir pieradusi pie manis? Viņa grib, lai es viņus samīļoju, nu? Viņa grib, lai es viņus samīļoju? Mašallah manai meitiņai. Tevi nevar noturēt būros. Kur mēs tev tagad liksim? Tu beidz no visurienes, arī ārēs tur paliek. Traks, dullais ārēs. Viņš arī nevar pārliekt, viņš baidās. Ārēs tur palika dullais. Nu, ārēs! Nu, palaidnīcā, Rej! Paliec tur, es tev neaiztikšu. Nu, Norā, iesim, nāc! Nāc, meitiņ, nu! Redz, tagad suņi neko nesaka. Es stāvu tev blakus un tevi sargāju, tāpēc. Nu, labi, draugi, šodien arī domāju, ka parādīšu jums kaķi. Mūsu kaķis, paldies Dievam, labi izauga. Jūs redzējāt. Kopumā reakcijas bija labas, bet es nolēmu neriskēt un nelaist viņu vaļā. Dievs pasargā, ja nu kaut kādā brīdī viņi izskrien ārā, tad suņi šoreiz varētu viņai nodarīt pāri. Tāpēc mēs viņu iepazīstinājām kopumā. Viņas stāvoklis ir labs, bet, kā jau teicu, nākamreiz uzspiediet patīk šim video, lai tas sasniedz 10 000 patīk. Tad es viņus visus aizvēršu, pēc tam laidīšu viņu pie vistām. Mēs vērosim mūsu kaķi, paskatīsimies, ko viņi darīs. Arī man ir ļoti interesanti. Nu ko, es jūs visus ļoti mīlu. Neaizmirstiet nospiest patīk un abonēt kanālu. Rūpējieties par sevi. Uz redzēšanos! Palieciet veseli, man draugi!